Pagājušā sestdienā sev ierastajā cīņu arēnā Zilākalna trasē 5. sajietu šoziem rīkoja Vidzemesgala Žiguļu kauss. Pasākums daudziem bija vilinošs, jo šogad tik vienā sacīkstē par uzvarētāju līdz šim tika godināts kāds jauns dalībnieks, un šoreiz par tādu atkal varēja kļūt kāds cits. Par piemēru brīvās klases sportisti, kuri eksperimenta kārtā nolēma atstāt garāžās savus ierastos kaujas zirgus un aizlienējot no citiem švakākus aparātus, tika nolēmts izmēģināt spēkus standarta klasē. Žēl, bet šo sportistu sniegums nebija pārliecinošs. Ingus Seipuls ar Aivaru Orēnišu mašīnu vispār bija ārpus spēles, jo sacīkstes pirmajos braucienos izdega viens no cilindriem. Baldis Vilks ar Jāņa Pelšu spēkratu savukārt sūkstējās par slikto saķeri. Riepas taču standarta klasē ir bez radzēm. Kaut cik augstāk par viņiem pakāpās Ainārs Skrivļa. Ar Ivo Viguļa mašīnu viņš cīnījās kā mācēja, taču šetev. Pat viņš ar 15. vietu nebija mierā. Šī trijotne pēc sacīkstes pateica vienu. Tā būs pirmā un pēdējā reize, kad viņi piebiedrosies skaitā kuplākajai klasei. Sakot skarbāk, braukšanu ar bezradžu riepām viņi uzskatīja par ķēmošanos. Taču šādi, visu laiku meklējot saķeri uz apladojušās trases, arī auga meistari. Pie tādiem pieskaitām Renāru Kārkliņu, šī posma uzvarētāju. Tieši viņam, sezonas pirmā posma vinnētājam, izdevās pārtraukt pat piesaukto scenāriju, kā jauns posms, tā jauns uzvarētājs. Kārkliņš cīnījās cik spēka un ieguldītais attaisnojās. No 3 fināla braucieniem uzvarēts 2. Uzvar būtu kabatā arī pēdējā braucienā, ja vien viņš starta brīdī nenostātos slidenā vietā. Cerējām, ka par iespēju finišētais Kārkliņa cīnīsies kādi citi iepriekšējo posmu uzvarētāji, taču nekā. Raits Veinšteins vienā no atbildīgākajiem iebraucieniem pēcpusdienā sagriezās. Hermans Banders iespējas uzvarēt atradījās jau no rīta, 2 reizes sagriežoties kvalifikācijās. Arī Viesturam Tilgasam šī nebija veiksmes diena. Finālbraucienos šis pamanījās par ātru iebraukt viltīgajā džokera aplī. Tur viņš uzsēdās uz kūpenes un sacīksts tādēļ zaudēta. Par vietu aiz Kārkliņu šoreiz cīnījās citi. Stabils te bija Andris Kaufmanis, kuram katrā fināla braucienā cieši sekoja Jānis Lapsa, un Kaufmaņa nervi jāpaslavē. Šīs zonas kopvērtējuma līderis Lapsas izskatā viņu presingoja gan tā, gan savādāk, bet priekšā netika. Tikai pēdējā no 3 fināliem Lapsam izdevās savu panākt, taču tad jau viss bija par vēlu. Pirmais šo posmu tā arī noslēdz Kārkliņš, otrais Zilākalna dueļos Kaufmanis, bet Lapsa kāpj uz pjedestāla zemākā pakāpiena. Vienalga, Lapsam prieks. Šādā konkurencē saglabāt sezonas līderu statusu, to jāmāk. Redzēs, kāds būs šo sportistu sekums nākamajā posmā. Tas Sarmas ralli laikā paredzēts Pērnavas līcī. Jā, šim seriālam ieplānot mači pa ovālu uz Baltijas jūras ledus. Igauņi tur šādas sacīkstes rīkojot 12. gadu.